Cīņa ar ļaundabīgu audzēju ir gan psiholoģiski, gan fiziski smaga. Pacientiem nāks izturēt operācijas, medikamentozu ārstēšanu, staru un ķīmijterapijas kursus. Šodien pastāstīsim par vēl kādu palīgu līdzekli cīņā ar vēzi – Angiocell Plus šķidro haizivs skrimšļu ekstraktu. Angiocells ir Kanādas firmas Atrium biotehnoloģijas produkts, kas ir šķidrās haizivs skrimšļu ekstrakts. Un tas ir vienīgais, kas ir šķidrās haizivs skrimšļu ekstrakts un iegūts oriģinālā veidā, augstumā, ultrafiltrējot, ultrafiltrācijas veidā, kas nodrošina 17 reizes augstāku aktivitāti nekā pulverveida. Un kāda ir tā darbība? Tagad visā pasaulē viens no modernākajiem onkoloģisko slimību ārstēšanas veidiem ir tā saucamā mērķa terapija, kad tiek speciāli mērķēts uz noteiktiem aģentiem, kas darbojas pret angioģenēzi. Un angioģenēze ir process, angioģenēze var būt dabīgs process, kad asinsvadi aug, bet varbūt arī patoloģisks process, kad asinsvadi aug tur, kur viņiem nevajag augt. Un šī patoloģiskā angioģenēze viņam ir pie daudzām slimībām, kā patoģenēzes elements, bet viena no būtiskākajiem ir tieši audzējs, zolīda tipa, cieties audzēji. Angiocell Plus sastāvā ir bioloģiski aktīvas molekulas un jūras cilmes olbaltumvielas. Angiocell Plus ir zinātniski pamatots jaunas paaudzes uzturbagātinātājs. Pamatojums ir tāds, ka skrimslī asinsvadi neaug. Ja skrimslī ieaug asinsvadi, viņš pārkalvojās. Un haizivs ir pateicīga ar to, ka viņa skelets sastāv no skrimšļa. Tātad skrimslī ir kaut kādi faktori, kas bremzē asinsvadu ieaugšanu. Līdz ar to haizivs skrimšļa ekstrakts kā kokteils, viņš nodrošina bioloģisku aktivitāti, bloķējot šo angioģenēzi. No Angiocell es sāku lietot starošanas laikā. Tā kā rekomendācijā rakstīts 2 pudelītes dienā, tas ir apmēram 20 dienas tas vilkās. Un pēc starošanas profilaksei ik katru otro dienu pa vienai pudelītei. Uzlabojums ir jūtams tiešām. Garšas ziņā viņš ir ļoti patīkams, nav nekādas alerģija pret viņu nav. Un negaršo pēc sliktas dzīveļas, tur ir garšas uzlabotājs klāt. Un liekas, ka rezultāts ir labs. Angiocell Plus lietošana neaizstāja nozīmēto ārstēšanu ar medikamentiem. Tā noteikti ir jāturpina, kā ārsts norādījis, bet var palīdzēt citiem terapijas veidiem sasniegt to maksimālo efektivitāti.